Labdien, Kalsberga kungs, mani bijušie kolēģi, ministri, prezidenti. Pirmkārt jau es sveicu jūs ļoti sirsnīgi Rīgas pilī. Manuprāt, mēs visi šeit esam ļoti tādā jaukā atmosfērā, gan jūtamies ērti, gan fiziski, gan arī garīgi. Rīgas pils ir simbols, tā ir ne tikai prezidenta pils, bet arī Nacionālā vēstures muzeja mājas. Bet, ja paraugāmies uz šo pili, te ir bijis dažādu valdnieku, Livonijas ordenis, karaļi, karalienes, cari un carienes. Bet šī šo pili uzbūvēja pēc ļoti ievērojama notikuma Livonijas ordera uzvaru par Krievijas caru 15. gadsimta beigās, 16. gadsimta sākumā. Un ģeopolitika patiesībā ļoti atbilst šīs vietas garam. Es tikai gribētu pateikt, ka ir lieliski satikt šeit tik daudz labus draugus, kuri ieradušies šo regulāro gadskārtējo Rīgas konferenci. Es gribētu pateikt paldies Lato par šīs konferences rīkošanu, pateikt paldies visiem atbalstītājiem, pateikt paldies visiem brīvprātīgajiem, kas palīdz mums padarīt šo pasākumu veiksmīgu. Un kā jau Jānis sacīja, ja mēs paraugāmies uz konferenču visām ievadrunām, tad allaž ir šis vēstījums. Mēs dzīvojam kritiskos laikos, pagrieziena punktā, vēstures pagrieziena punkts. Un tā tas ir, bet tāpat arī mums vajadzētu arī saprast to, ka protams, bez runāšanas par vēsturi un par pienākumiem, mums arī ir jāvienojas par to, ko mums vajadzētu darīt. Ne tikai runāt, bet arī darīt. Un turpmākajās nedēļās un mēnešos mēs piedzīvosim visai svarīgus notikumus. Pēc 3 nedēļām Savienotajās valstīs būs vēlēšanas, tiks ievēlēts jaunais prezidents. Tāpat arī būs ASV kongresa vēlēšanas. Un ikreiz, kad es dodos uz ārzemēm vai pieņemu šeit Rīgā kādus žurnālistus, vienmēr tiek uzdots jautājums, ko mēs domājam par ASV vēlēšanām. Es domāju, ka mums visiem pirmkārt ir jāciena amerikāņu vai Amerikas tautas griba, bet arī ne tik lielā mērā mums jādomā par Savienotajām valstīm. Protams, ASV pieņemtie lēmumi ir svarīgi un svarīgi visā pasaulē, bet šeit Eiropā mums vajadzētu koncentrēties uz to, ko mums vajadzētu darīt. Un te es domāju, ka atbildes ir acīm redzamas. Mums ir jānostiprina mūsu aizsardzības spējas, vairāk jātērē aizsardzībai. Mums arī ir jāstiprina aizsardzības industrija, jāpadara Eiropas Savienība un arī NATO un, protams, sabiedrotie noturēt spējīgāki, bet ir vēl aktuālāks jautājums, ko es arī gribētu šodien iezīmēt. Kā jau esam redzējuši, Eiropa ir ne tikai tādā izaicinošā laikā attiecībā uz drošību un aizsardzību, bet arī attiecībā uz ekonomisko attīstību. Kaut kādā mērā mēs redzam, ka sākam zaudēt konkurētspēju, redzam, ka informācija tehnoloģijas, droni, mākslīgais intelekts, tas viss, ko daudzas valstis pasaulē attīsta, ir nepietiekami attīstītas šeit. Tāpēc mums ir jāpievēršas ne tikai aizsardzībai un drošībai, bet arī tam, kā mēs varētu padarīt Eiropu stiprāku, noturīgāku un arī ekonomiski attīstītāku. Jo beigu beigās tikai spēcīga Eiropa, gan aizsardzības ziņā, gan ekonomiskajā ziņā, būs ļoti spēcīgs un vajadzīgs partneris Savienotajām valstīm. Un tas būs arī ļoti spēcīgs varens spēks, lai varētu vērsties pret šādām varām revizionistiskām vai nu Krievijai vai citām kaut kur pasaulē. Un beigu beigās tikai spēcīga Eiropa būs tā vieta, kur pilsoņi patiešām atbalstīs. Es aicinu jūs pavadīt šo laiku runāt par to, kā padarīt mūsu transatlantiskās attiecības spēcīgākas, kā padarīt Eiropu spēcīgāku un kā mums būt vienotākiem attiecībā uz ārpolitiku. Otra lieta, ko es gribētu pieminēt, ir Ukraina, kur mēs esam šajā ziņā. Patiesi mēs visi apbrīnojam, un tiešām tas, ko mēs visi redzam, ir tas, ka Ukraiņu tauta ir spēcīga, noturīga, cīnās pret Krievijas agresiju.
Bet mums ir jāatzīst arī tas, ka mēs neesam tik labi kā mūsu vārdi atbalsta ziņā. Ja mēs raugamies uz solījumiem un tad to, kas tiešām tiek sniegts, tad mēs redzam, ka ir plaisa. Es saprotu, ir dažādi birokrātiski iemesli, dažādi citi iemesli, bet mums ir arī jāsaprot, ka Ukrainai ir nepieciešams atbalsts, ieroči, nauda, munīcija. Viss ir vajadzīgs tagad, bet nevis pēc 5, 6, 7 mēnešiem. Un jā, patiešām vēl pastāv problēma, ka mēs neļaujam Ukrainai izmantot visu to, ko tā saņem, lai varētu aizstāvēties pret Krievijas agresiju. Mēs nevaram sagaidīt, ka Ukraina uzvarēs, ja mēs nenodrošinām visus rīkus un visu atbalstu, kas šai valstī ir nepieciešama. Un jā, mēs varam daudz runāt un izdarīt dažādus pieņēmumus par to, kas nāks tālāk politiskajā procesā, bet neaizmirsīsim, ka Krievija kaut kur tā kā palīdīs zem galda vai uzklausīs mūs, ja Ukraina nebūs spēcīga. Šobrīd Krievija noraida pat jebkuras idejas par kaut kādiem iespējamiem politiskajiem procesiem. Un, protams, būsim atklāti, miers un izturīga Ukraina ir iespējama tikai tajā gadījumā, ja mēs nodrošinam visus ieročus un atceļam visus ierobežojumus šo ieroču izmantošanā. Tikai tad spēcīga Ukraina būs tā, ar ko pasaule rēķināsies. Un arī tāda Ukraina varēs panākt nepieciešamo ilgtermiņa mieru. Bet vienlaikus mums ir arī jāsaprot tas, ka vienīgais veids, kā mēs varam panākt ilgstošu mieru Eiropā un pasaulē, tas notiks tad, kad Ukraina kļūs par NATO un Eiropas Savienības dalībvalsti. Grūti pateikt, kad mēs šo lēmumu pieņemsim, joprojām pastāv domstarpības visvairāk NATO, bet arī Eiropas Savienībā. Jo Eiropas integrācijai virzoties uz priekšu, mēs, protams, sastapsimies ar daudz izaicinājumiem, ar dažādu nodaļu atvēršanu un aizvēršanu, ar dažādu interešu saskaņošanu. Bet es domāju, ka mums arī jāsaprot tas, ka ir jāmācās no pagātnes kļūdām. Un ir jāsaprot, ka tad, kad mēs atbalstām Ukrainu, mēs neeskalējam, bet mēs nodrošinām visus nepieciešamos līdzekļus situācijas deeskalēšanai Eiropā. Un, kad mēs runājam par ilgstošu mieru, tad tas ir iespējams tikai tad, ja Ukraina būs pilnībā integrēta Eiropas un transatlantiskajā telpā. Un pats pēdējais vēl, ko es gribētu pateikt. Ikreiz, kad mēs runājam par Ukrainu un runājam par transatlantiskajām attiecībām, mums tomēr nevajadzētu aizmirst arī par citām pasaules daļām. Neaizmirsīsim, ka ir konflikti Āfrikā. Un, kad vaicājam saviem draugiem un partneriem Āfrikā atbalstīt mūs tieši attiecībā uz starptautiskajām tiesībām un kārtību, tad mums ir jārunā par to, kā mēs varam atbalstīt viņus. Un neaizmirsīsim tuvos austrumus. Mēs esam situācijā, kurā, lai kas notiktu, tuvajos austrumos, tas ietekmē mūs visus. Un te arī nav nekādu vieglu risinājumu. Mēs visi atbalstām Izraēlu attiecībā uz tās tiesībām uz pašaizsardzību pret teroristiem. Mēs nosodām Hamas un Hezbollah uzbrukumus Izraēlai, bet mēs arī aicinām rīkoties starptautisko humanitāru tiesību ietvarā. Jo mums ir jāsaprot, ka miers tuvajos austrumos visu šo domstarpību atrisināšana nav iespējama, ja nebūs tur miers. Un te uzbruk ANO spēkiem, pārkāp ANO hartas principus. Un kaut gan mēs gribētu, lai ik viens ANO dalībvalsts ievērot šos hartas principus, ir ļoti daudz ko apspriest, bet es domāju, ka šīs telpas un šī vide Rīgas pilī jums palīdzēs. Un nobeigumā es gribētu nobeigt ar to, par ko Jānis it kā kaut ko solīja. Un proti šī ir fantastiska vieta, kur atrasties apkaime. Man kā prezidentam, mans kabinets ir tikai pāris metrus no šejienes, tā kā uzvedieties rātni. Ja jums ir kaut kādas domstarpības, nekliedzīt, centieties to visu atrisināt civilizēti, kā Alas šeit. Un lūdzu,
jūtieties brīvi runājot par visiem šiem jautājumiem. Un es tiešām ceru, ka mēs te piedzīvosim lieliskas prāta vētras. Un, protams, mēs sagaidām, ka visas pasaules problēmas netiks atrisinātas šajā Rīgas konferencē, bet gan nākamajā.